Sveiciens! Nu ko, jūs Instagramā iesūtījāt man jautājumus uz manu 40. dzimšanas dienu, un šis video būs kā atbild uz vienu no šiem jautājumiem. Jautājums bija par pašvērtējumu un manu ceļā uz šo pašvērtējumu, kāds tas ir šodien. Un šodien es varu tiešām liekot roku uz sirds teikt, ka mans pašvērtējums ir ļoti stabils, pārliecināts, ja vien tā var teikt par pašvērtējumu. Un tāpēc es ar prieku dalīšos dažās atziņās, kopā piecās atziņās, kas var iedrošināt, var iedvesmot, var likt aizdomāties un kaut ko iespējams paņemt sev, lai dzīvotu labāku dzīvi. Un veidotu attiecības ar sevi un ar citiem cilvēkiem labākas un dzīvotu vispār pārliecinātāku, drosmīgāku un tādu autentiskāku dzīvi. Es kā vienmēr esmu pie jūras, līdz ar to dažreiz mans skats pieķersies horizontam, vējam un ļoti skaistiem mākoņiem šodien. Un, jā, interesanti ir tas, ka psiholoģijā, piemēram, ja mēs cilvēki ikdienā mēs attiecībā uz pašvērtējumu lietojam terminus augsts, zems pašvērtējums, tad psiholoģijā lielākoties dominē apzīmējums uz pašvērtējumu stabils un nestabils. Ja? Stabils, nelokāms, tāds no ārējiem apstākļiem neatkarīgs pašvērtējums vai nestabils, kurš dažādās dzīves situācijās, ko mēs visi varam uzskaitīt, ar ko mēs dzīvē saskaramies, viņš sašķobās un ir nestabils. Lūk, par tādu savu pieredzi es varu teikt, ka es no bērnības, no savas jaunības un bērnības lielo cilvēku dzīvē nokļuvu ar ļoti nestabilu pašvērtējumu, ļoti nestabilu, un ja mēs runājam tādā cilvēka apzīmējumā ar tādu maziņu pašvērtējumiņu, kas arī bija attiecīgi tātad nestabils, ļoti atkarīgs no ārējām lietām, ārējiem apstākļiem, no vēlmes piederēties un līdz ar to tur būt ērtai, izpelnīties, kaut ko nopelnīt šo pašvērtējumu, ja? Un tas ceļš ir bijis tiešām no tādas atkarības no visa ārējā uz tiešām tādu pašpietiekamu pašvērtējumu, kas ir, man tik daudzās dzīves situācijās es viņu esmu sev tā pasvītrojusi sev nozīmīgumu ziņā, cik tas ir ļoti īpaši un dārgi, lai tad, kad mēs patiešām dzīvojam šo dzīvi, kas visiem cilvēkiem ir saskarē ar kaut kādām grūtībām, krīzēm, kas mums katram ir jāpārvar, ka tas ir tas, kas man ir tiešām palīdzējis nostāvēt stabili un iziet cauri dzīves situācijām. Tā padalīšos ar tādiem plašākiem, vairākiem punktiem, kas iezīmē tieši tādus būtiskus momentus pirms un pēc, varētu teikt, ceļā uz šo pašvērtējumu. Un pirmais, ko es vēlos atzīmēt, tās ir bijušas ārkārtīgi drūmas, ārkārtīgi emocionāls, ārkārtīgi tumšas dzīves pieredzes, situācijas, kuras saistīts ar ļoti lielu emocionalitāti, ļoti lielu upuru pozīciju, ļoti lielu drāmu un ļoti sliktām domām par sevi un ļoti lielu vardarbību kā emocionāli, tā arī fiziski. Un tiešām tādām ļoti drūmām dzīves situācijām, kurās es esmu atradusies, un viņas notika atkal un atkal, un es viņas pati pieļauju savā dzīvē līdz vienam mirklim. Un tas ir tāds mirklis, kas kā kuram cilvēkam, ja? Bet, kad tu kaut ko pieļauj, tev tas ir normāli, kaut kā tāda normālā latiņa tavā dzīvē, ko tu pieļauj, gan attieksmē pret sevi no citiem cilvēkiem, gan pats savā iekšējā attieksmē, ko tu pieļauj, kas ir normāla, un katram tas ir savs, bet pienāk kaut kāds tāds moments, kad stop, ja? Stop ar mani, šitā vairs, tā vairāk, tā nevar vienkārši dzīvot. Pienāk tāds, kad ir tāda bedre, ir tik ļoti slikti, tik slikti, kad ir pilnīgi tāds atspērienu punkts, kad ir stop. Un man šķiet, ka tieši tas stop mirklis, kad es pateicu šo te stop, ka tā ir tāda kā sēkliņa, no kuras var sākt augt šis te stabilais tāds mugurkauls, stabils tāda
tāda pārliecināta pozīcija, tālāk attiecīgi no situācijas uz situāciju, no situācijas uz situāciju dzīvojot, veidojot šo savu pašvērtību arvien stabilāku un stabilāku. Bet tas pienāk tāds stop moments un tiešām, kad cilvēks pats saprot, es sapratu tajā dzīves situācijā, kad nevar gaidīt no citiem cilvēkiem, nevar gaidīt, kad citi cilvēki kaut ko iedos man vai izdarīs manā vietā, vai tas nav citu cilvēku pienākums. Un nebūs ne princis baltā zirgā, ne kādas vai draudzenes, vai apstākļi, vai situācijas, vai kaut kādas likteņa saliktas situācijas, vai likteņas kaut kādas sakritības, un tam, jebkas, ko mēs varam nodefinēt pie ārējiem apstākļiem, ja, nekas manā vietā šo stop nepateiks un šo šo te pieļaujamo normu nenovilks, kā tikai es viņu varu novilkt. Un jā, ārēji mums var kaut kādi cilvēki krīzēs, grūtos brīžos palīdzēt un kaut kādas lietas un tam līdzīgi var būt kā atbalsts un palīdzēt, bet to stop ar mani šādi vairs nevar. Stop, vienkārši tāds kārtīgs stop. To var pateikt tikai katrs cilvēks pats. Un man šķiet vispār tas ir tāds dziļi iekšēji, ārkārtīgi individuāls, dziļš process, kurā cilvēks pats pasaka to stop. Jo līdz tam brīdim, kamēr mēs esam iekšā ārējā, kad mums vajag katru reizi pirms kaut kāda lēmuma vai pirms kaut kā visu laiku konsultēties kaut vai, piemēram, vai jautāt kādu padomu vai akceptu meklēt, mēs nesākam veidot šo pašvērtējumu ārkārtīgi stabilu. Viņš ir vēl joprojām nestabils, lai arī kaut vai mēs pateicoties kādu atbalstam, varam kādu situāciju izdzīvot it kā pārliecināti, ja, tādā, ar tādu labu pašvērtējumu, it kā, ja, bet tas nestiprina mūsu īstajā kodolā un mūsu paša stabilā pašvērtējumā neatkarīgā no citiem cilvēkiem. Tas ir tas pats nestabilā pašvērtējuma veidošana, ja mēs viņu visu laiku tādu apstiprinājumu meklējam ārējos cilvēkos. Tā kā, jā, tas bija tiešām tādas ļoti drūmas situācijas manā dzīvē, un es viņas pati pieļāvu. Līdz vienam brīdim, ka tas bija tāds iekšējs kliedziens, vienkārši stop. Un jā, tā ir tā sēkliņa. Nākamais brīdis, viņš gan nav chronoloģiski, jā, bet tāds nākamais brīdis, ko man gribās pasvītrot, tas bija vienu mācību ietvaros, vairākus gadus atpakaļ. Es es viņu saucu par krievu brāli, jo mums bija jāapvienojās tādās grupās. Mēs tur bijām 120, 140 cilvēki visā tanī online kursā, un tur bija no visas pasaules cilvēki, un man salika, mēs bijām grupās pa 5, un man saliek ar kādu cilvēku kopā. Un īstenībā, ja es to stāstu par šī cilvēka satikšanu savā dzīvē, es varētu veselu video vienu uztaisīt, bet tā īsi. Šis cilvēks, mums bija grupu darbs, dažādi uzdevumi mums tur bija, un šis cilvēks, viņš ir aktieris, viņš māca runu attīstīt, ja, šo oratoru mākslu, un brīnišķīgs cilvēks. Es tiešām viņu sauc par savu krievu brāli, jo viņš ir krievu tautības cilvēks, un viņš man radīja mūsu grupā tādu atmosfēru, ka es pirmo reizi dzīvē uzfilmēju video. Krievu valodā vēl es ar savu akcentu, ja? Un mums tie video, es vairs neatceros, kāds tas uzdevums tur bija un ar ko saistīts, tas īstenībā nav vispār būtiski, bet jā, viņa radītajai atmosfērai par tādu, ka tu vari būt, tu netiec vērtēts un tu esi brīnišķīgs, ja? Tādu tiešām kā tāds īsts brālis, ja, radīja tādu atmosfēru, ka es uzfilmēju šo pirmo video dzīvē, un es viņu nopublicēju viņš bija jāpublicē tajā lielajā grupā ar tiem 120 vai 100, cik tur ļoti daudz cilvēkiem. Un tas bija tāds moments, ka man šķiet vispār tanī brīdī, tas patiešām bija tāds, krasi pirms un pēc, jo es saņēmu tik daudz labus vārdus, es guvu apstiprinājumu, tā kā es biju uzdrošinājusies, pateicoties šī cilvēka radītajai atmosfērai, es biju uzdrošinājusies paust to, kas manī tādos dziļumos, ko zināja tikai tādi
Mani tādu zināja tikai mani tuvākie cilvēki tanī brīdī. Šobrīd es tādu dzīvi dzīvoju visur, arī Instagramā. Es esmu tieši tāda, kā es esmu, bet tanī dzīves posmā tā nebija. Un tanī video es atļāvos to. Un tas, kāda atgriezeniskā saite, cik ļoti cilvēkus es iedvesmoju, ko viņi man tur rakstīja, pēc tam man bija tāds moments, ka es vienkārši piedzīvoju to, ka, hei, tas mans pasaules redzējums, mana sirds un mana iekšiņa, ja, ka viņa ir cilvēkiem noderīga, vajadzīga un ka es esmu vērtība, ka īstenībā man skolas laikā bija tādi 2-3 gadus, kad es piedzīvoju, nezinu, kā lai to šodienā nosauktu, ja, tā bija izsmiešana, ņirgāšanās, pazemošana ne tikai no klases biedru puses, bet arī no skolotājiem. Un tajā brīdī man bija tāds, hei, tas, ko par mani tie cilvēki skolā stāstīja, tā nav taisnība. Un tas viss iedeva man tādu ārkārtīgu pārliecību par sevi. Un tajā brīdī es arī sapratu to, cik ļoti svarīgi ir cilvēki līdzās. Kādā lokā tu esi ar kādiem cilvēkiem. Jā, tas tāds nozīmīgs moments, ko es atceros arī ceļā uz savu pašvērtību. Nākamais punkts ir par godīgumu un tiešumu, par tādām īpašībām manī pašā, kuras manai pašvērtībai vēl joprojām kalpo, vēl joprojām palīdz to stabilizēt, un vispār man tās ir, godīgums, tas vispār ir mana īpašība, un man pat ir arī nodarbība online pieejama par šo īpašību, jo tā, bez tās es nezinu, kā cilvēks mūsdienās var izdzīvot. Bet, jā, turpinot tātad par šo tādu punktiņu ceļā uz pašvērtējumu, ir par to, ka saukt lietas īstajos vārdos, godīgi, par ko šī lieta ir, un tad vai tas ir mans ceļš, vai tas nav mans ceļš. Un drosmīgi iet to, kāda ir tā mana godīgā atbilde man pašai. Vai šis kaut kas, jebkas notikums, attiecības, klubiņu apmeklēšana, pasākumu apmeklēšana, draudzības, projekti un tā tālāk. Par ko tas ir? Godīgi, godīgi saruna ar sevi, lietu saukšana īstajos vārdos, un tad izvēlēšanās. Vai tas ir mans, vai tas nav mans. Un drosmīgi, nelokām krāt šo te pieredzi, ka es iestājos par to, kā es domāju patiesībā. Nevis es sevi apmānu kaut kādu iemeslu pēc, vai ko par mani padomās, vai kā tas izskatīsies, un man jau nav grūti tā izdarīt, kā tur vajag, vai aiziet kaut kur, vai kaut ko izdarīt, jo otrs taču apvainosies un tam līdzīgi. Ne, vispār ne. Tas vispār nestrādā un tas nekalpo jūsu labumam. Tas īstenībā jau tas nekalpo nevienu labumam, jo tas veido arī nepatiesas attiecības ar citiem cilvēkiem. Ja? Tas ilgtermiņā tas vispār nekas labs nav. Tas uz šo brīdi, kā tāds ātrais kredīts atrisina kaut kādu it kā pēdiņās, jā, atrisina kaut kādu jautājumu, bet ilgtermiņā tas visiem iesaistītajiem nodara tikai pāri un slikti. Un lūk, šī drosmīgo situāciju krāšana, kad vienreiz, tas iekšējais process, kas katrā cilvēkā notiek, kad mēs mēģinam un vēlamies rīkoties drosmīgi, autentiski, tā kā mēs vēlamies, ja? Viņš tas iekšējais, varbūt šoreiz ne, tas nav vērti, tas nav patīkami, bet katru reizi izdarot to, krājot šīs situācijas, tikai pārliecība par sevi veidojās, stabilizējās un tā tālāk, un tikai uz augšu un uz priekšu. Un tā ir tā brīnišķīgā sajūta, ko es video sākumā teicu, ka tas ir par to savu iekšējo kodolu, par to, ja es teicu, ka tā sēkliņa, tas stop, ka tā ar mani vairāk nevar, un es tā vairāk nevaru dzīvot, tad šo situāciju, drosmīgo situāciju krāšana un praktizēšana ir tās, kas audzē pēc tam šo sēkliņu. Un tas par to pašpietiekamību, ko es teicu, jā, par to, ka cilvēks pats savā pašvērtējumā ir pašpietiekams. Un situācija no situācijas tu veido to, tu esi sev uzticams savām vērtībām, tu esi sev uzticamākais balsts, un tur pašvērtība tikai plaukst un zeļ. Tas nav vienkārši, man gribās teikt, ka tas nav viegli, bet tas ir vienkārši. Un šeit līdzās noteikti nāk darbs ar savām vērtībām, noteikti, jo šis te, kā atbildēt sev godīgi, vai tas ir par mani, vai tas nav par mani, tas ir iespējams tikai tad, kad man ir skaidrs manas dzīves vērtības, ja, caur ko es mēru,
caur ko es mēru, vai tas ir, vai tas nav mans. Ja? Tā kā tas arī ir tāds darbiņš, kas ir šīs iesētās sēkliņas turpinājums. Ja? Vērtība apzināšanās, godīga iestāšanās par savu, godīga saruna ar sevi, izsvēršana, ja? Vai tas atbilst, vai tas neatbilst manām vērtībām, un drosmīga iestāšanās par to. Visdārgākais un pēdējais punkts šajā video par pašvērtējumu ir garīgums. Pa īstam, patiess garīgums, kad tu pa īstam saproti, apzinies, uzzini, kā pasaulē lietas notiek, iekš kā ir tavs spēks patiesi, kā priekšā tu patiesi dzīvo šo dzīvi, un kad es pārstāju meklēt, bet tad, kad es ieguvu šīs te atbildes savā dzīvē par savu garīgo ceļu, par savu garīgo attīstību un ko tas man nozīmē un par ko tas ir, tas bija būtisks moments pašvērtējuma stabilizācijā. Un te man tiešām gribās teikt nevis liels vai mazs pašvērtējums, ja, kā cilvēki mēri, ja, bet tiešām izmantot šo te psiholoģisko apzīmējumu par stabilu pašvērtējumu. Šis pašvērtējums, kas stiprinās vertikālē, viņš ir ārkārtīgi stabils. Viņš ir, man šķiet, tas, kam ir domāta vispār cilvēka dzīve, uz ko mums tiekties, pie kā nonākt, un kad mēs tur nonākam, mēs pārstājam meklēt. Mēs piedzimstot sākam to meklēt, un tad, kad mēs to atrodam, tad patiesi mēs vienkārši caur to turpinam dzīvot savu dzīvi, bet ir tā atrašanas sajūta. Bet tas jau ir atkal iespējams iespējams kāda varbūt slēgtā video vērts temats, bet jā, garīgums, tas ir pamats visam un manai pašvērtībai, visspēcīgākais no pamatakmeņiem. Rezumējot, 5 punkti. Pirmais. Pieaugušā vecumā pašvērtējums ir manis pašas 100% atbildība. Un ja es izvairīšos uzņemties par to atbildību pati, tad tas nekādā veidā stabils nekļūs. Tad dzīve tā būs kā tādam zelta stiebram, visu laiku pielāgojoties apkārtējo viedokļiem, reakcijām, notikumiem un jebkādiem citiem apstākļiem. Otrais. Cilvēki līdzās. Vai šie cilvēki, kas ir mani līdzcilvēki, mani draugi, vai viņi patiesi vēl man labu, un otrs, vai mums sakrīt vērtības ar šiem cilvēkiem, jo tikai tur, kur mums būs līdzīgas, tuvu stāvošas vērtības, draudzības, attieksme, atbalsts un komunikācija būs kopīga augšup ceļoša. Trešais – godīgums un tiešums. Visās dzīves situācijās, lielos mazos notikumos dzīvot caur godīgumu un tiešumu un darīt tā, lai manas domas, mani vārdi un mana rīcība 100% saskana. Ceturtais. Zināt savas vērtības, skaidri un gaiši sev tās definēt un drosmīgi caur praktiskām dzīves situācijām iestāties par tām. Piektais. Garīgums. Meklēt atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem, kritiski tos pārbaudīt un izvērtēt līdz pat tam brīdim, kad jums 100% nav pārliecības par šo atbildi kā patiesību jūsu dzīvē. Tad pašvērtējums, kas ir stiprināts garīgajās zināšanās, ir nelokams pasaules kaut kādu apstākļu un situāciju priekšā. Tiekamies uz nākamajiem video!